Tā, puiši meitenes atkal kafijas pauze, nu atkal varu parunāt. Nu, ko es jums varu pastāstīt? Pēdējo 2 nedēļu laikā, kā man te YouTube nobloķēja un tur izdzēsa tos video par Trumpa ausi un visas tās putras, kas man te gāja. Nu, jau gandrīz 3 nedēļas tas viss te process, kā saka, pa pēdējām 3 nedēļām. Ko varu pateikt? Pēdējā gada laikā ļoti daudzus es nobloķēju. Tur īsti nevarēja saprast ticīgie, neticīgie, masticīgie, lētticīgie. Nu, dažādi tautieši, bija dažādus tautiešus nobloķēju. Daudzus pēdējā gada laikā. Nu, bet tad, nu, palika man te kaut kādi baigie ķipa ticīgie, ticīgās un tur, nu, ķipa super truper. Ieroču brāļi un ieroču māsas, kā Bībele saka, jā, bet, kā mēs redzam, Bībele arī parāda, un arī apsolts Pāvils rakstīja, un visi Bībele brīdina, jā, par viltus, tur brāļiem viltus, māsām viltus, apustuļiem, viss par to ir pilns Bībelē, jo saprotiet, cik būtu forši, vai ne, ka būtu tā, tikai īsti apustuļi, īstie brāļi, īstās māsas, visi tur vienā garā, dzirdīti, kā Bībele saka, un visi tā, un visi tur vienoti, un visi kā viens, ja, nu kā varbūt Bībele gribētu, kā Dievs teicis, ja, ka lai nebūtu šķelšanās vai tas vai kas, bet, nu, kā jūs redziet, ir grēcinieki, ir ticīgi grēcinieki un ir grēks uz šīs zemes, un kamēr neesam debesīs, tikmēr visriņķi ir dažādi, ir jūdas, ir nodevēji, un ir, nu, visādi mēs esam, kā jūs redziet, visādi, ja. Bībele ar brīdina, tāpēc par to, lai noskrietu savu skrējienu līdz galām, jo daudzi iesāks, ja mēs kopā iesākam, un ka tagad apskatās, kur citi ir reāli. Es zinu, kad Stīvs Bratkovičs 90. gadā, ka uztaisīja draudzi, ja, toreiz, kad es tur sāku ar sievu iet un blā, pa tiem gadiem ļoti daudzi ir nomiruši. Tur Dainīts uz korga, kas spēlēja, Rekoļģērts, es varu tur saukt un kādus vēl tur, kuriem pat vārdus nezinu, daudzi ir miruši, aizgājuši no šīs zemes, ja. Nu, lūk, tāpēc es te par tiem bloķēšanām. Nu, un jā, un pēdējo 3 nedēļu laikā man te visādi brāļi māsas uzradās, kas arī, nu, laiž luni, vai kā es saku, laiž pa kreisi, nu, kā lai pasaka pareizi. Nu, nācās nobloķēt, vienkārši ar tādiem cilvēkiem nav iespējama komunikācija, tā kā, jā, un aizvien vairāk un vairāk, es teikšu godīgi, es pat tā, nu, īsti nevarēju iedomāties, ka manās aprindās, jo es taisīju kanālu, domāju, nu, tulīt tās būs dvižuha, nu, tulīt būs pareizie džeki un džekenes un visu un tā, un kas tev un pļukts, un kā saka, nu, šitādas skaņas jāizdod ir brīžiem, vai ne? Nu, pļukts arī šodien, piemēram, skatos, atkal kādi 3-4 ir atrakstījušies, jā, man gandrīz 3000, es jau tur gandrīz jau atkal pa sienām rāpoju uz augšu tur ar nagiem, un tur orgasmus, ja, tur 3 štukas būs pat pišķik, jā, atkal skatos, noteikti kaut ko ne tā pateicis, vai ko esmu, atkal tur kaut kādi, nu, 2 točni ir aizgājuši projām, kaut gan kanālā Pagano, varu pateikt, tur no 45 cilvēkiem, pagājuši nedēļa, iedomājieties to 45, nu jau ir 126. Nu tikko bija knapi 45 cilvēki, un šodien ieeju, ja, un 126, un nāk klāt kanālā Pagano, vo? Tas arī man priecē, ja. Bet, nu labi, bet katrā gadījumā par šitiem visiem viltus brāļiem un māsām, nu ko darīt, jā. Un rakstīja jau par to brīdina, tikai nu kaut kā tā baigi likās, kad tur prieka vēsts un visus, kurus es tur pa viņiem visiem stāstu, un tur tie sliktie un tie nepareizie, un te kaut kāds, nu, izveidojās kaut kāds loks cilvēku, kas tur no sākuma likās tur arī, jā, te gan atbrauca pie manis, gan, nu, tur visādi citādi komunicējam un tā, un šitā, jā, un tur, es domāju, nu, tulīt būs, nu, tur zvaigznes no debesīm un šetev, un pļukts, un beigās, jo ilgāk pakomunicējam, jo atklājās, ka, kā saka, sestrička, lisička i bratец волк, ja, no pasakas, ja, bratец plesīgais volk,
un sistrička hitrēja lisička. Nu, kaut kā tā vienreiz viens mācītājs Ukraiņu teica, viņš teica sistrički lisički, ja? Viltīgās lapsiņas, māsiņas. Nu, tā kaut kā puišu meitenes, es tad bišķi caur puķiem runāju, bet nobloķēju un šo, un, protams, jā, ko darīt. Jā, tā tas ir Bībele par to brīdina, kad nu, kaut kā tās dabas saites labāk ir nocirst ātrāk nekā pēc tam vēlāk, kad tur jau galīgi tu esi piečakarēts.